turpināsim tieši tikpat jaudīgi, jo mūsu nākamais runātājs ir jauno tehnoloģiju pazinējs. Viņš ir mākslīgā intelekta pētnieks, un viņš jau ir izveidojis 2 mākslīgajā intelekta tehnoloģijā dibinātus startupus. Tas ir doktors Evalds Urtāns. Sagaidām ar aplausiem! Hei, kā jūs visi jūtaties, labi? Tā, es esmu tādā netipiskā situācijā, jo, ziniet, es pārsvarā esmu tādās akadēmiskās vidēs, bet tagad esmu pie jums šeit. Tāda bišķi pa mani. Pirmā lieta, pirms es vispār sāku nodarboties ar uzņēmējdarbību, mēs jau gadiem pirms tam viskādas crazy lietas darīju. Piemēram, es taisīju robotus, var atrast mani kā Yellow Robot YouTube un vēl viskur citur. Man bija lielākā Garage 48 komanda, kur mēs uztaisījām virtuāla realitātē lietas, pirms vispār virtuāla realitāte bija populāra. Mēs taisījām, tur bija tāds robotiņš, kas atpazīst minionus vai atpazīst, vai man vajag apliet augus, un man sieva ierunāja viņam balsi, un tā, ka viņa apliet, viņš saka, paldies, ka tu man aplēji. Un kāds zina Hackaday? Kāds zina Hackaday vai nezinu? Neviens nezina, tas lielākais hacker portāls pasaulē, un mēs tur arī nokļuvām ka es uzbūvēju pats savu siltumsūkni. Tā kā pirmā lieta jau ko jūs darat, sāciet darīt tagad, netaisiet to, negaidiet īsto brīdi. Otrā lieta, es iespējams būs 3 lielas lietas, kas ir super svarīgas, manuprāt. Viena lieta ir tā, ka statistiski, tā ir bilde, tā kā es biju jaunāks, es biju Vācijā, mēs analītiskajā ķīmijā taisījām mākslīgā intelekta modeļus. Šeit ir kāds no Agenskalna valsts ģimnāzijas? Es no turienes esmu. Man vairāk atslēgas cilvēki manās komandās ir no turienes. Un attiecīgi, tad es no Agenskalna valsts ģimnāzijas pataisno uz Angliju, University of South Wales, pēc tam uz Tehnisko universitāti un sāku jau uzreiz strādāt uzņēmumos. Jūs domājat, ka jums vajag izglītību, lai jūs varat strādāt uzņēmumos, tas nav tā. Es biju vispār kaut kādā 10. klasē, ka es vienkārši aizgāju pie Tildas un Riks Technologies, un viņi man pieņēma darbā. Es viņiem pateicu, iedodiet man uzdevumu, ko jūs dodat studentiem, un es viņu izdarīšu labāk. Un es viņu izdarīju labāk, un viņi man paņēma darbā. Un tad bija tā, ka es vispār kaut kādā 12. klasē, man bija vienalga par skolu, man bija labas atzīmes, bet es būtībā gribēju ātrāk taisīt naudu, skriet uz darbu. Un, attiecīgi, tagad jums ir iespēja tagad jau tūlīt pats sākt strādāt un pelnīt naudu. Jau tagad, kamēr jūs mācāties. Tikai atcerieties vienu lietu. Statistiski uzņēmumi, kas ir veiksmīgi, ir nevis jaunieši, kas uzreiz pēc skolas sāk uzņēmumu, bet tad, kad viņi ir izveidojuši savu attiecības un uztaisījuši kaut kur pieredzi jau savu. Un tas būs atslēga tūlīt nākamajā lietā. Es pēc tam izdomāju, ka jāsāk taisīt savus uzņēmumus. Šis jau būs kaut kāds, 3., 4. Un, attiecīgi, negribēju valdībā strādāt un gribēju strādāt uzņēmumos. Un tad šeit veids, kā jūs varat finansēt. Ja kādam ir jautājumi, kā var uztaisīt, kā var nofinansēt savu uzņēmumu, tad vislabākie veidi ir zaļie veidi, vissliktākie veidi ir sarkanie veidi. Un tur daudz ir tādi mīti, kas īstenībā ir labākie veidi. Tad vislabākais veids, protams, ja tu iekrāji naudu. Otrs labākais veids ir granti, tu var dabūt naudu, tā teikt, pa brīvu. Un tad 3. labākais veids ir sadarbība. Un sadarbība nāk no tā iepriekšējā slaida. Sadarbība nāk no tā, ka, ja tev ir bijuši, piemēram, 10 gadus, 5 gadus, es nostrādājis kaut kādā uzņēmumā, ticis augšā, labā pozīcijā, un es visu laiku domāju, ka tu taisīsi pats savu uzņēmumu, tad tas uzņēmums var būt tavs pirmais klients, tas uzņēmums var būt tavs atbalsts nākotnē uz priekšu. Un to cilvēku varbūt palaiž garām, bet tādā veidā liela daļa veiksmīgu uzņēmumu ir sākušies un gājuši. Un tad ir friends, families, fools, un tad ir visādi sarkanie, kas ir tādi so-so, un tad ir ieņēmumi. Protams, ieņēmumi ir tie, kas vislabāk dzen visus priekšu, un mērķis var būt pārdot vai pelnīt. Un mēs sākām šitā. Mēs sākām pirms daudziem gadiem ar to vissliktāko veidu, kā var sākt, un tas ir kaut kas, ko var paņemt. Sliktākais veids, kā sākt, ir B2C, tas, kas ir vajadzīgs manam kolēģim, tas, kas man patīk, tā ir mana ideja, un vissliktākais sākt ar kaut ko, kas ir fiziski iekārta.
Mēs gribējām taisīt gudro kaklaroti, kas atpazīst emocijas, un tad pēc pāris gadiem Amazon uztaisīja tādu pašu iekārtu, un reviews bija šitādas. Man jau pietiek, ka mani kolēģi man kritizē, man nevajag, lai mākslīgais intelekts man saka, ka esmu bēdīgs vai dusmīgs. Šī gudrā kaklarota bija domāta, ka viņi atpazīst emocijas. Un tad neiet tajā virzienā. B2C hardware, tas ir kaut kas, ko visi grib, jaunieši domā savu ideju darīs, bet īstenībā tas virziens ir visgrūtākais. Mēs sākām pēc tam nākamais, taisījām aplikācijas. Bija tāds trends ar mindfulness un meditāciju. Mēs uztaisījām meditācijai aplikācijas un savācām investīcijas, savācām grantus un vēl visu, ko izdarījām, braucām Silīcija ielai. Un rezultāts arī nebija diezko labs, jo izrādās, ka meditācija ir grūta lieta un cilvēki nemaz nepatīk, kāds meditē. Ne pārāk daudz, bet tie, kas meditē malāši, jo tas nav viegli. Un attiecīgi lielākā daļa meditācija aplikācija lietotāji ko dara? Klausās mūziku, aizmiegot un spiež quotes, un attiecīgi no tā nevar nopelnīt naudu. Un tad mēs nākamais izmantojam visu mūsu mākslīgo intelektu, kas atpazīst emocijas, saprot valodu un uztaisījām priekš pāriem aplikāciju, kas palīdz viņiem izveidot foršu randiņu, kur viņi runā par sarunām, tēmu kartītes uz steroīdiem. Mēs tikām featurot pa visu pasauli, visos App Store'os 100,000 lietotāji. Un arī nevarēja uztaisīt naudu. Un tas bija visu laiku gāja cauri tas, ka mēs gribējām taisīt mūsu idejas. Atcerieties, jūsu idejas nav nekas. Tirgus ir tas, kurš nosaka to, vai tas būs veiksmīgs vai neveiksmīgs produkts. Neviens App Store'ā nemeklē pāru aplikācijas, kur tēmas runāt. Un tad ko mēs sākām darīt? Mēs sākām lasīt grāmatas, un es jums iesaku lasīt šādas grāmatas un cits. Entrepreneur myth par to, kā atšķirības starp darbu un uzņēmēju darbību. Tad Scrum, kā dabūt lietas gatavas, Extreme Ownership, ka tu esi atbildīgs pie katras lietas tajā visā procesā, visā uzņēmumā, visā, ko dara. The Millionaire Next Door, ļoti laba grāmata par to, kā tie, kas ir miljonāri, visticamāk izskatās pilnīgi citādāk, kā jūs to domājat. Es Latvijā saticis, ārzemēs saticis daudz miljonārus, viņi izskatās pilnīgi ne tā, kā jūs domājat filmās miljonāri. Tie, kas izskatās kā filmās miljonāri, tie ir daudz nabadzīgāki nekā tie, kas ir īstie miljonāri. The Challenger Sale, kā pārdot tad, kad viss sabrūk. Tajā laikā, kad 2009. gadā bija krīze, visi pārdeva savus īpašumus, bija uzņēmumi, kas pelnīja milzu naudu, un tie ir tie, kas sakoja šādai lietai. 4 Disciplines of Execution. Un mēs nonācām pie tā, ka šis cilvēks ir Johnny Ive, kurš ir Apple dizainers, un viņš izdomāja visus revolucionārākos Apple produktus. Un visi gaidīja, ka Apple Watch būs apaļš, ka viņš būs ritīgi fantastisks. Īstenībā Apple Watch 1 dienu bateriju iztur un ir kantains. Un tas viņa filozofija, kas strādā, ir tā, it's very easy to be different, but it's very difficult to be better. Un tas ir mūsdienu laika problēma. Cilvēki domā, ka unikāls automātiski nozīmē, ka tu esi labs un ka tu varēsi kaut ko nopelnīt. Tas ir pilnīgi pretējais. Tirgus parāda to, ka, ja tu esi kaut kādā jomā labāks par citu, tad tu nopelni naudu. Tad tev izdodās. Bet ja tu mēģini sevi uztaisīt par unikālu, atšķirīgu no visiem citiem, tas tev pašam liek justies labi, bet no tā tu dzīvē neko nedabū. Un tā mēs nonācām pie pēdējā produkta, ne pēdējā, bet tā, kas tagad vislabāk strādā, ir uz B2B, uz mūsu attiecībām, uz sadarbību, uz to, kas jau eksistē Amerikā. Šādu uzņēmumu ir 8 miljārdu vērtībā un tā tālāk. Un mēs ielikām visu mūsu zināšanas mākslīgo intelektu iekšā viņā, un mēs varējām uztaisīt to, ka šis produkts saprot visu, kas ir noteikti sarunās. Emocijas, saprot tekstus, saprot saturu, transkripti, visu. Un mēs viņiem iedavām klāt vēl motivāciju, tas ir sistēma priekš zvanu centriem, priekš pārdošanas komandām. Un ja tie šo sistēmu lieto, tad viņiem palielinās visas rādītāji. Un mums klienti tagad ir pa pilnam, lielākie zvanu centri, bankas un tā tālāk. Un tas viss nebija iespējams, kamēr mēs fokusējāmies uz mūsu idejām, kamēr mēs nefokusējāmies uz tirgu, kamēr mēs nestījāmies uz to, kas strādā, kamēr mēs domājām, ka mēs būsim unikāli, nevis labāki par citiem. Un šeit pēdējais, tātad vēl viena mācība jums visiem, ko daudzi cilvēki, kas ir, piemēram, sasnieguši kaut kādu līmeni un ir aizmirsuši, kā tas ir būt apakšā. Tad ir tas, ka viņi saka, paņem vienu ideju un fokusējies 100% uz to ideju. Es saku pretējo. Es saku tā, pašā sākumā
tu nedari tā. Tas nozīmē to, ka tu tā kā esi ruletē un paņem un uzliec visus savus kauliņus uz vienu skaitli. Protams, ka ja tu trāpīsi par to skaitli, tu būsi fantastiskā pozīcijā, bet trāpīt par to skaitli ir ārkārtīgi grūti un neiespējami gandrīz vai. Un vēl jau vairāk spēle ir rigda, ja tā teikt, spēle ir viltota vai kā viņa tā kā mākslīga, jo reku šeit ir, piemēram, kauliņi, kurus metot vienmēr uzskatīs septītnieks, tie saucās loaded dice. Un tad doma ir tāda, pirms tu noskaidro, kāds skaitlis krīt uz tā kauliņa, nekad neliec visus savus kauliņus uz vienu skaitli. No sākuma tu notestē tirgu, saproti, kurā vietā tirgu ir tas kritiens, kur kritīs tā veiksme, un tikai tad uz viņas liec. Un parasti cilvēki saka, paņem šauj pa vienu, fokusējies uz vienu, tev ir maz enerģija, maz resursus, fokusējies uz vienu, bet tas, ko mēs esam atraduši, ir tu no sākuma izpēti, un tad, kad tu atrodi, kur krīt kauliņš, tad uz to fokusējies. Vēl viena liela mācība. Visbeidzot, šodien daudz nestāstīju par mākslīgo intelektu, man ir podcasts, AI Ranch, un mākslīgais intelekts ir mana ikdiena, tas ir maize, ko es visu laiku daru. Un pat vakardien biju Liepājā arī lielā jauniešu konferencē, izstāstīju par ChatGPT visu iespējamo. Citu, kur no jums automatizēja mājas darbu izpildu ar ChatGPT? Visi, kurš neautomatizēja, interesanti, tas tie tikai negrib atzīties, ok? Bet tā ir, ko te kāds skolotājs klāt ir, tad atcerieties, kad kaut kas ir totāli jāmaina, mājas darbi ir aizgājis etaps pilnībā. Jo man tagad nav slaids, bet GPT-4, ja kāds ir gatavs samesties vairāk studentu kopā, nopirkt licenci par 20 €, ar viņu var dabūt centralizētajā eksāmenā 8, neko nedarot, tikai iekopējot iekšā rezultātu, tikai jautājums iekopējot. Ja jūs gribat zināt, kā to visu izdarīt vēl efektīvāk un tā tālāk, es plānoju kaut kādu 2 nedēļu laikā uztaisīt tādu podcastu precīzi, ieliekot visu tās zināšanas, kā mēs šādus modeļus jau būvējām 10 gadus. Un es domāju, ka jums patiks. Tā kā atcerieties tās dažas lietas. Pirmā, tā kā jūs taisat savu uzņēmumu, pirms tam daboniet pieredzi. Statistika rāda, ka vislabākā veiksme uzņēmējiem ir īstenībā pēc 30 gadiem, nevis uzreiz pēc universitātes. Otrais ir, neesiet unikāli, bet esiet labāki kaut kādā jomā. Un trešo aizmirsu. Jā, tas no manas puses. Paldies! To pat mums jāiet. Jā, mākslīgais intelekts. Ļoti labi. Tā ir Štela. Jā, šī mirklī Evalda noteikti nemūs projām, jo mums ir vajadzīga tāda virsraudzība. Un mums ir vajadzīgi 2 drosminieki no zāles. Droši dodieties tuvāk, kamēr notiek jūsu došanās tuvāk pie... Es nezinu, pa kurien šeit kā virsū. Man liekas, ka vajag atlasīt tos divus, jo rokas jau pacēlās. Te 2 puiši nāk, es redzu, jūs būsiet drosminieki. Labi, tad tā lai arī ir. 2 puiši brīnišķīgi. Tad tieciet uz skatuves. Jā, mēs uzzināsim, no kuras puses viņi var tikt vispār. Savukārt, mākslīgais intelekts ļoti labi kalpo, lai atvieglotu dažādus uzdevumus, bet arī mākslīgajam intelektam reizēm kaut kas noiet šķērsām. Kāds prompts ir aizgājis gar ausi un mēdz notikt dažādi feili. Kā piemēram šajā gadījumā, kur ir tāda romantiska pasēdēšana parkā, savukārt mākslīgais intelekts ir uzskatījis šo girlfriend par vai furiju, vai varbūt vai vienkārši mājdzīvnieku grūti saprast. Ir arī nākamā bilde, kas mums ir, jā, te tā grūtāk saprast, bet mākslīgais intelekts ir interpretējis sēdošo puisi kā lausto, es teiktu. Tas varētu būt tāds pasaku varonis, kāds... Lauskis. Lauskis, jā. Laustais lauskis. Un, protams, šeit, jā, mājdzīvnieks viņam ir laikam grūtāk interpretēt, un to mēs varam arī paturēt prātā mūsu nākošajam uzdevumam, jo mums vajadzēs likt mākslīgajam intelektam pasvīst. Šajā gadījumā suns ir uzskatīts par kāju, savukārt meitene par megalopu. Es varu iedot piemēru, kur jūs varat salauzt iespējams viņu.
Tad pamēģināt paprasīt mākslīgajam intelektam uzģenerēt, kā sikspārnis guļ. Kā Jūs zināt, kā sikspārnis guļ? Kā viņš Ar kājām gaisā. Un paskatīsimies, vai mākslīgais intelekts zina, ka viņš guļ ar kājām gaisā. Tas Jā. ir labs. Bet Jā, nu. šī mirklī mums ir divi brīnišķīgi kungi uz skatuves. Gribētu pavaicāt, kā jums ir vārdā? Normunds. Tā mirklī pārbauda 1-1. Es nezinu, kāpēc mēģinu runāt. Normunds mani saukt. Normund, es aicinu tevi ieņemt to tur pusi. Jā, un kā tev ir vārdā? Artūrs Konstantinovs. Artur, es aicinu tevi ieņemt šo pusi. Un, kungi, jūs redzat, tur ir tāds brīnišķīgi trauciņi zemē. Paņemiet lūdzu maskas, kas ir acu maskas, jā, ar kaķīšu actiņām. Un lūdzu uzlieciet tās sev uz acīm. Uzlieciet sev tās uz acīm. Tā, lai nevar redzēt, ļoti labi. Ja jūs atceraties vēl, uz kuru pusi bija zāle, uz to pusi stāviet un, kā saka, neskatieties. Nu, vai arī skatieties. Nu, jūs dariet, kā saka, bet neskatieties. Tas, ko mēs savukārt no jums, mīļie klātesošie, gribam uzzināt, mēs gribam uzzināt attēlu, ko puišiem būs jāuzzīmē, jāuzzīmē. Bet no sākuma to izdarīs mākslīgais intelekts. Tādēļ, jautājums pirmais. Ko mēs gribam redzēt tur attēlotu? Kas ir tas, ko mēs gribam redzēt attēlotu? Ko? Šreku. Šreku mēs gribam. Tāds Šreks. Un ko dara Šreks? Šreks džakūzī. Tas ir tas, ko es dzirdēju. Tātad ar arbūzu. Ar Artūru. Lai pietiks, ka Šreks ir vienkārši džakūzī. Tātad Šreks iekš džakūzī. Ģenerējam. Ģenerējam. Un ko mēs iegūstam? Tātad, ko mēs iegūstam? Jūs, kungi, turpiniet neskatīties. Ok, ļoti labi. Dzadzi. Ļoti labi. Tātad, šī mirklī mums ir jānoņem šis no ekrāna. Šis, principā, ir neizdzēšams. Kungi, šī mirklī jūs varat noņemt acu apsējus. Noņemam acu apsējus. Un tas, kas jums ir jāizdara, jūs izmantojot šīs visas šo plašo krāsu paleti, kas ir 3 marķieri, jums ir, teiksim tā, 1,5 minūte, lai jūs uzzīmētu Šreku iekš džakūzī. Es maksimāli līdzīgi to, kā to izdarīja mākslīgais intelekts, es pie reizes vēl arī stāstīšu. Tātad tur bija Šreks, ļoti, ļoti muskuļots, iekš džakūzī. Aizmugurē viņam bija arka, kas bija no ķieģeļiem, un tur bija redzams bija tāda skats. viegla dūmaka. Jā, mēs šeit varam skatīties. Šeit mēs vēl redzam, jā. Brīnišķīgi. Savukārt, kamēr mūsu drosminieki izpaužās, varbūt doktors Evalds Urtāns var pastāstīt vēl kādu heku, kā sazināties, kā apspēlēt šo mākslīgo intelektu, jo tu minēji brīnišķīgu piemēru par guļošiem sikspārņiem, vai tu zini vēl kādu? Jā, pirmkārt, tagad GPT-4 ir poga, kur var ieslēgt DALL-E 3, kas ir labākais attēlu ģenerators. Es nezinu, ka šitais, man liekas, nebija tas. Bet otrs ir, tu vari paprasīt mākslīgajam intelektam, lai viņš tev uzģenerē vaicājumu, pēc kura tu vari uztaisīt to attēlu. Pasaki, ka tu gribi Šreku džakūzī un lai viņš uzraksta, kā var uzlabot šo vaicājumu. Un starp citu, cik no jums pašlaik izmanto vēl Google? Visi izmanto Google vai ne? Bet tā vietā, piemēram, es pēdējos 6 mēnešus neesmu izmantojis Google. No pasaulē tikai 5% zina, kad Google ir aizgājis etaps. Tur, ja jūs apskatāties, kas ir Perplexity AI un Chat Bing AI, jūs varat paprasīt viņam atrast jums promptus no citiem avotiem un attiecīgi Google var izmest miskastē. Bet tas ir ieradums, kas ir jāsalauž. Es domāju, ka jums kā jauniešiem tas ir mazliet vieglāk. Ne par velti veci cilvēki lasa avīzes. Viņi nesēž TikTokā, tāpēc, ka viņi tā ir ieraduši. Tāpēc, ja jūs esat superiori, jūs vēl varat sevī pārlaust šo gēnu. Es arī centīšos savukārt. Nākamais gads gan jau būs tad, kad mums būs GPT-3 un DALL-E 4. Varbūt tu atnāks un pastāstīs, ka ir jau vēl kāds jaunāks, ko mēs esam palaiduši garām.
šogad, kas bija, tas bija, bet es skatos, ka mums top Shreks in Jacuzzi. Man ir aizdomas, ka laiks jau īstenībā ir iztecējis, un šī mirklī Artūrs paraksta savu mākslas darbu, loģiski autortiesības ir aizsargātas. Ja kāds mēģināja šo te nozagt par vēlu, Artūra neviltojamais paraksts, kāpēc es runāju šī mikrofonā, es nezinu, tātad Artūra neviltojamais paraksts ir uzlikts, un, nu, visbeidzot, tātad šī mirklī, kungi, es aicinu jūs lepni nostāties blakus šiem te mākslas darbiem. Pirmkārt, vai ir iespējams ieraudzīt vēlreiz uz ekrāna, cik ļoti līdzīgi viņiem ir mākslas darbi? Identiski, vai ne? Bet vai jums, mīļie skatītāji, klātesošie, vai jums ir iespējams redzēt, kas ir neviens neredz. Bet, ja jums būtu iespēja redzēt, kā jums liekas, vai šis ir līdzīgāks vai otrs? Tieši vienbalsīgi tādēļ šī mirklī mēs aicinām šiem brīnišķīgajiem māksliniekiem, topošajiem māksliniekiem iegūt 2 brīnišķīgas balvas, abiem brīvprātīgiem balvas no Skypark. Lūdzu, tātad aplausi, paldies mūsu sponsoram Skypark. Paldies brīvprātīgajiem, paldies doktoram Evaldam Urtānam par iedvesmošanu. Jā, es domāju, ka būtu varbūt labāk veicies, ja būtu bijis vārds arī uz otra no zīmējumiem. Te gan tāds interpretējams paraksts, bet mēs varam turpināt virzīties uz priekšu, vai ne?